te, Zigī, pietiks vietas ne tikai tev, bet arī tavam ego. Kā pareizi un droši pārvadāt savus mīluļus, to šoreiz skaidrosim Dinotēkā. Mārtiņ, tev tāda kāmīša daba, tu nekad uz vietas nevar nostāvēt. Visu laiku pēc kustībā, visu laiku kaut kur jāskrien, visu laiku kaut kur jābrauc. Un ne jau tu to dari viens, tu to dari kopā ar savām draudzenēm. Jā, Vaipere un Megī. Kā viņas pārvadām? Čau, Vaiperi. Jā, par tevi mēs runājam. Kad tu brauc mašīnā, kā tu viņas pārvadā? Mašīnā viņas sēž bagžnieka aizmugurē. Tas ir viens variants, bet citreiz ir gadījies arī tā, ka kādās mazākās mašīnās nav vieta, un tu mums ir tādi ieklipsējumie, kur drošības jostā ieliec, viņam tad speciāli krūšturīši, katrai savs viņi pieliek virsū, un viņas ir drošībā. Un pašam arī tā sirds mierīgi ir. Jā, protams, jo tu nevar zināt, ka mašīnā brauks, priekšā kāds nobremzēs, tu var sabremzēs, tie suņi citādi tur veļās pa salonu, kā 90. gados viņi mēdz darīt. Bet tagad vairs tā nav. Bet tu to sen dari jau, kad tu slēdz tos suņus klāt? Jā, mēs Vācijā toreiz dabījām to sistēmu, un tas jau bija pirms 4 gadiem. Jo tagad ir sots. Kopš pagājušā gada. Cik liels? Labs sots. Labs, jā. Privāta personā līdz 1700. Esot gadījumu. Tas jau ir ceļojums, klausies. Tas ir ceļojums. Par to, ka tu neesi piesprādzējis savu soli. Pareizi. Redz kā? Klausiet, tā nedariet, vai ne? 90. gados tas, ko nedarīja ar Riču Karibaiku, suņus nevadāja. To tu arī dari? Jā, ar velosipēdu. Tad mēs braucam skrituļdēļiem arī. Jā, tagad es braucu dēli un suņi vienkārši man velk. Un mēs pareizi arī skrienam vēl. Bet suņus kā pieredināt pie tā, ka tu esi uz dēļi, pie tā, ka tu skrien, pie tā, ka tu brauc ar velosipēdu? Jo kopš pirmās dienas, kad mums jau sadraudzējāmies ar Vaiperu un pēc nepilna gada uzvedās arī Megija, es jau vienmēr to darīju, braucu dēli. Man likās, ka tā ir lieta, kas jādara noteikti ir. Un tad mēs vienkārši to darījām. Es pat nedomāju īsti tad pieredināšanu. Galvenais neuzbraucu ķēpes. Es vienreiz Vaiperu uzbraucu un tur bija 7 šūs. Bet tev ir kādreiz jautājums, kad redz, ka tu brauc ar abiem suņiem visos savos iespējamos pārvietošanās veidos. Kāpēc, Mārtiņ? Lietas viņš paliek mājās? Tāpēc, ka viņš tomēr ir sabiedroti ģimenes locekļi. Un ir tīpaši vēl, ka bērniņš vēl nebija, tad vispār esi viens pats, un tad tev ir tikai suns, un tad vēl viens suns, tad tu jāiet 2 suņiem. Un cilvēki ir priecīgi, viņiem patīk tie suņi. Paldies tev, Mārtiņ. Paldies. Vairāk par zvēru drošību mašīnā parunāsim turpinājumā. Laura, kā pareizi un galvenais arī droši pārvadāt suņus automašīnā? Svarīgākais ir drošība. Ja auto sēdeklī vai auto aizmugurē, drošības siksna un krūšu siksna. Tas nozīmē, ka pie šīs te kakla siksniņas sprādzēt nedrīkst? Nē. Ja kaut kas notiek, tad suns tiek pakārts. To mēs negribam. Tas ir obligāti jādara? Obligāti. Tas ir šobrīd jau ar likumu noteikts, kā obligāti. Tas ir visiem izmēriem, vienalga mazs, vidējs, liels suns? Visiem. Ja suni liek aizmugurē, lielo suni bagāžniekā, tad ir jābūt restei, kas atdala bagāžnieku no salona. Tad var nesprādzēt. Tur var nesprādzēt. Kā ir ar kaķiem, saskiem un citiem dzīvniekiem? Kaķi saski noteikti slēgtos boksos vai somās. Kas ir ar sabiedrisko transportu? Ja mums nav mašīnas, mēs braucam sabiedriskajā transportā. Sabiedriskā transportā sunītim obligāti ir jābūt uzpurnim. Kaķi, mājas saski, citi mazi dzīvnieki slēgtos boksos vai somās. Un tagad vasaras sezonā. Velosipēds un gribās to savu dzīvnieku līdzi. Zigiju mēs agrāk vedām grozā, bet viņš ir nedaudz pa lielu. Vispār drīkst vest suni grozā? Grozā drīkst, kurš ir slēgts. Vai ar sietu, vai ar restītēm, bet jābūt slēgtam. Un tas attiecas gan uz suņiem, gan uz kaķiem, gan uz saskiem, jā? Jā. Bet, ja es gribu, lai viņš skrien līdzi, kāds ir risinājums? Ir speciāls pavadas skrējējiem, ir velobraucējiem, kā arī ir ratiņi aizmugurē, ko var piekabināt pie sēdekļa. Kāpēc tu neieteiktu cilvēkam braukt ar velosipēdu un turēt vienkārši siksniņu? Tas ir bīstam gan sunim, gan pašiem. Suns parauj, mēs aizlidojam. Izvēloties Lauru krūšu siksni, ko ņemt vērā? Suņa izmērus noteikti uzmēram pirms pērkam. Tāpat arī karabīnai, kas noturēs sunīti vietā, ir jābūt attiecīgi suņa izmēram. Būs par mazu, suns var salauzt karabīnu lidojot. Uzpurņi. Nekad Zigijam tādas neesmu licis. Ko ņemt vērā tādas izvēloties, jo viņi ir 2 dažādi veidi? Slēgtie uzpurņi ir vairāk suņiem, kam ir tendence riet, visu ostīt, celt no zemes un kost. Ja sunīts ir ļoti mierīgs, var iztikt arī ar parasto. Jo viņi tāpat pilda funkciju, vai ne? Jā. Iekost nevar, mute ir cieta. Laura, paldies tev par drošības ieteikumiem, bet jau nākamnedēļ mēs meklēsim ieteikumus, kā labāk ierīkot patīkamu vidi mūsu dzīvniekiem mūsu mājās. Tiekamies Dinotēkā!